23. un 24. maijā Rīgas satiksmes tenisa kortos norisinājās ikgadējais Latvijas Tenisa Savienības un SEB bankas tenisa festivāls, kurā sacensību garu un tenisa spēlēt prieku varēja izbaudīt paši jaunākie spēlētāji līdz 10 gadu vecumam. Labdien, sportisti! Vēlreiz! Labdien, sportisti! Visam skaisti! Paldies, ka jūs visi atnākuši tik kuplā skaitā un esat izvēlējušies faktiski vienu no vislabākajiem sporta veidiem, kas ir tenis. Tā kā jāpasaka uzreiz paldies jūsu mammām, jūsu tētiem, vecmātēm, vecākiem, visiem, kas jūs te ir atveduši un rūpējušies par to, lai no jums izaugtu ne tikai kolosāli tenisisti, bet arī ļoti labi cilvēki. Jo tenis audzina būt ļoti pareiziem, gudriem, uzmanīgiem, iecietīgiem un taisnīgiem. Vai jūs man piekrītat? Jā! Nu, malači! Latvijas Tenisa Savienības un SEB bankas tenisa festivāls ir kļuvis par tradicionālu pavasara vēstnesi jaunajiem tenisa spēlētājiem, un jau 5 gadu laikā tas kļūst par nozīmīgu pasākumu Latvijas tenisa attīstībai, sniedzot bezmaksas iespēju bērniem aizvadīt savu pirmo nopietno turnīru, liekot pamatus turpmākajai karjerai tenisā. Šogad tenisa festivāls iesākās ar padomiem no īsteniem vecmeistariem un ar paraugu spēli starp vecāko un jaunāko tenisa spēlētāju. Bijušam Latvijas Republikas augstākās tiesas priekšsēdētājam Vido Zemrībo, kurš cienījumā 83 gadu vecumā joprojām ir aktīvs tenisa spēlētājs, pretī stājās jaunais censuns 6 gadus vecais Toms Emīls Stalidzāns. Sevišķi, kas svarīgākais, jāskatās uz bumbiņu līdz sāpēm acīs. Jāskatās uz bumbu. Uz bumbu skatās Džokovičs, Nadals, Federers. Kādreiz tā gribās, pirms tu sit bumbu paskatīties, kur tas pretinieks ir. Kur ir tā tukšā vieta, kur ielikt? Aizmirstiet. Skatāties uz bumbiņu un koncentrēties. Bet atceraties vienu lietu. Neviens, pat pasaules labākais tenisists, nav nekad nezaudējis. Tāds tenisists vēl nav piedzimis pasaulē, kurš nekad nebūtu zaudējis. Un tikai caur šiem zaudējumiem jūs nonāksiet pie visaugstākajiem tituliem. Simboliskajā spēlē pārāks izrādījās jaunākais spēlētājs Toms. Tenisa festivāla sacensības notika 3 grupās – U8, U9 un U10. U10 tenisa programma nodrošina pirmos soļus tenisā, kur bērni pakāpeniski apgūst spēles prasmi un pilnveido veiklību īpašos tenisa laukumos, izmantojot mīkstākas, speciāli jaunākiem spēlētājiem pielāgotas tenisa bumbas. Es teikšu tā, ka šis tenis ir sporta veids ir tāds, kas atšķirās no vienoti citu sporta veidu. Pirmkārt, tas prasa neapšaubām fizisku, attiecīgu rūdījumu, spēku. Tev ir labi jāprot skriet, teiksim, pietiekoši spēcīgam tev jābūt tāpat kā jebkurā sporta veidā. Taču tajā pašā laikā tas ir arī, es gribētu teikt, intelektuāls sporta veids. Tev ir taktiski jādomā par kombinācijām, kā to pretinieku apspēlēt, kā to bumbu, teiksim, labāk sist. Jo ir jau dažādi sitienu veidi, teiksim, tenisā. Nu, tenisists zina uzgriezts, nogriezts sitiens, teiksim, sitiens no gaisa, teiksim, ar atlecienu no zemes. Tu to visu laiku domā, tev galvā tas kompjuters strādā, un visu laiku domā, kā pareizāk nospēlēt, kur pareizāk, precīzāk ielikt to bumbu. Un tāpēc tā ir tā tenisa vērtība, ka tas ir ne tikai fizika, bet arī nepārtraukt arī galva strādā. Un treškārt, tenis ir ļoti komplicēts sporta veids. Manuprāt, viena no lielākām vērtībām ir tā, ka tiešām kā mūsu tenisa savienības devīzē teikts, no agras bērnības līdz sirmam vecumam. Jo tenis, teiksim, ir tajā ziņā ir tas, ka es arī savā vecumā. Es dabūnu attiecīgi pretinieku sev pa zobam un es spēlēju, un es gūstu prieku un viņš gūst prieku, teiksim. Tenis ir tiešām ļoti sarežģīts sporta veids, un tie bērni, kas to dara, un pēc tam vienalga, vai viņi kļūst ļoti lieli profesionāli, tādi kā Gulbis, piemēram, Ostāpenko, un arī mūsu brāļi Pūģusi, kas ir Dieviskā paizlasē, tas pats Lejnieks, kas ir Latvijas Tenisa Savienības ģenerālsekretārs, vai ne? Viņam pamatā tā, ka tenis bija bijis, vai ne? Tā kā tenis pirmkārt izveido personību. Runāt par profesionālu sportu, tad jāsaka tā, ja tenisists sāk, teiksim, šodien jau no 5 gadu vecuma jāsāk viņam, un viņam noteikti ir ātrāk uz labu treneri.
Nu, bet Latvijai paveicies, mums ir diezgan daudz kvalificēti bērnu treneri certificēti ar Eiropas licencēm. Tā kā mēs pie tā piestrādājam jau ļoti daudzus gadus. Bet tai pašā laikā Latvijas tenisa savienībā radīt tādu struktūru, kad neviens talantīgais bērns nepazudīs. Mēs viņu noteikti atradīsim, palīdzēsim un izcelsim. Tenisa spēlē jaunietim ir iespējams sev pierādīt, apliecināt savu mērķtiecību, rūdīt raksturu, iemācīties ar cieņu pieņemt zaudējumu. Turnīra atmosfēra ir draudzīga un pacelāta, kā īstos svētkos. Taču pret sportisko pusi bērnu un viņu vecāku attiecas ar lielu nopietnību un cīņas sparu. Tas liek cerēt, ka pašlaik aug spēcīga tenisa paudze, par kuru pēc laika runāsim arī pasaules mērogā. Kopējais ir 164. Tas ir mūsu rekords, un es domāju, 2 gadu laikā es viņu gribu dabūt uz 200 bērniem. Tā kā mūsu pasākums progresē, jo katru gadu paliek tikai vairāk cilvēku, kas spēlē. Tā kā man ir liels prieks par to, bet arī neaizmirstot, ka jā, mums ir jārūpējas par to, lai šis skaits tikai palielinātos, jo neņemot vērā, ka šajā vecumā trenējās daudz vairāk bērnu, es gribu viņus arī, lai viņi redz, ka ir foršs pasākums, ka labi ir arī uzspēlēt sacensības, nedomājot tik daudz par to rezultātu, piedalīties šajā tenisa apritē, kas ir, jā, ka tenis ir nevis sporta veids, bet dzīves stils. Tā kā viņiem jau no bērnu kājas iedod šo domu un ideju. Tas ir mūsu veids, kā popularizēt šo sporta veidu un dot iespēju šiem bērniem piedalīties, man tā liekas, lieliskā festivālā, kas notiek 5. gadu sadarbībā ar SEB, ka mēs spējam viņiem uzrīkot tādu tā kā festivālu, kas ir, protams, neaizmirstot sportisko pusi, ka viņi cīnās savā starpā, bet arī pašā laikā pasūtot šādu laiku var izbaudīt dienu kopā ar bērniem ģimenes. Tā kā tas ir gan plus un no LTS puses, protams, mūs interesē tas, kad mēs šos bērnus atbalstam, motivējam, lai viņi piedalītos tālāk mūsu organizētajos pasākumos un vispār visos LTS turnīros un attīstītos. Nu, varbūt kas nezina, ka faktiski Latvijā notiek gadā 90 tenisa sacensības. Tas nozīmē faktiski, ka katru sestdienu, svētdienu notiek sacensības dažādi līmeņi. Mums arī 11 internacionālajā, starptautiskās tenisa sacensības, tā kā daudz notiek turnīri. Pieskaitiet to visu darbu, treniņu procesu, vai ne, tā kā tiešām notiek liela tenisa dzīve. Kā lai bez tādiem turnīriem nav tad tā sāls, vai ne? Jo turnīriem jābūt, kur arī parādās talants, kur parādās raksturs. Protams, rada visiem pārējiem ļoti daudz gandarījumu prieku paskatīties, kā mazie cīnās, kā mazie spēlē. Un redzējāt šodien, cik mazie, kā viņam tās spīdē astiņas, kad viņi saņēma balvas, kad bija parādi, vai ne? Es domāju, tāds turnīrs, ja bērni piedalījušies tādā turnīrā, viņi spēlēs visu mūžu tenisu, un tas nozīmē, ka viņi būs ļoti kārtīgi cilvēki. Tenis bez sacensībām tas nav nekas tāpat, kā jebkurš sporta veids. Sportā jau tomēr galvenais ir tomēr cīņa. Cīņa par uzvaru. Katrs grib uzvarēt. Un tur jau arī sporta jēga ir, teiksim, jā. Man es varu spēlēt savu labāko draugu, bet ja viņš tenis pretējā pusē laukumā mēs tīklu, tad tajā brīdī mēs vairs draugi neesam. Mēs cīnāmies abi divi par uzvaru. Pēc tam mēs paspiežam šo rokā, tas ir tradicionāli, un atkal viss ir kārtībā. Tā kā, un tās īpašības, ko jūs iegūstat spēlējot tenisu, tās jau arī ikdienā jūs mantojat, teiksim. Es, piemēram, kā jurists, es jūtu, ka pateicoties sportam, es bieži vien domāju ātrāk nekā tas mans pretējais puses advokāts, teiksim, ar kur es tur cīnos tajā tiesas procesā. Tas arī ir ļoti svarīgi. Bērniem sāk tagad spēlēt tenisu, un tas viņiem noderēs visu dzīvi, jo tenis ir tāds sporta veids, kas piesaista cilvēkus un ir sociālā dzīve ar tenisu, un tas ir, man liekas, ļoti svarīgi. Tīpaši, ja tagad mēs esam Eiropā, pasaulē, tenis ir populārākais individuālais sports. Tā kā tas ir milzīga komūna, tāpēc es aicinu bērnus iemācīties, jo tas nekad nevar zināt, kur tev tas tenis var aizvest. Sacensību laikā notika izloze, kur bērniem bija iespēja iegūt dažādus sporta aksesuārus un suvenīrus, ko savā sportistu gaitā izmantojuši Latvijas spēcīgākie tenisisti kā Jeļena Ostapenko un Ernests Gulbis.
Bet pirms spēlēm un pauzēs starp mačiem bērniem bija iespēja izklaidēties piepūšamajās atrakcijās, kas bija izvietots turpat pie kortiem, un baudīt skaisto laiku kopā ar saviem draugiem un ģimeni. Man gribētu šodien pateikt paldies visiem tiem vecākiem, kas atvedu šeit skaistajā laikā savus bērnus uz Meža parku. Un turnīrā piedalās, iedomājieties, vairāk par 170 bērniem vecumā no 8 līdz 10 gadiem. Tā kā ja 170 bērni, tas nozīmē, ka 170 mammas, 170 papi. Tā kā tiešām bija ļoti daudz cilvēku un šodien ir izdevies ar laiku, tā kā ļoti labi tenisa svētki. Tenis ir dzīvesveids, tenis palīdz dzīvot, tenis veido personību. Pēc sevis var pastāstīt 2 gadu atpakaļ, 42 gadu vecumā, es paņēmu rokās tenisa raketu un es jūtu, ka es arī mainos iekšēji, es palicis nosvērtāks. Lēmums pieņem ātrāk. Un, protams, arī kustīgs dzīvesveids. Tenis sniedz tādu dvēselisku baudu un fizisku baudu. Un es varu atrast sev piemērotu atbilstošu partneri, jebkurā vietā, kur es esmu, un ir jau kur uzspēlēt vienmēr. Un uz mazo meitas, protams, skatos kā uz nākamo čempionu, kā jau visi vecāki, bet viss ir mūsu pašu rokās. Esam 2. reizi, jau oranžajā grupā, pagājušo reizi bijām sarkanajā grupā. Spēlē man mazā meitiņa, un viena no vecākajām meitām ir tiesnesis šodien. Es skatos, kā viņām abām šeit iet. Vienai māsai spēle sāksies 2, vēl viņa neko nezina. Otra māsa no savas apakšgrupas izgāja laikam kā pirmā. Tā kā 2 spēles vinnēja no 2. Esmu ļoti priecīga, jo tas ir pirmo reizi, kad viņai šitā veicās superīgi. Un, lai trenējās, lai spēlē, lai mācās, lai attīsta sevi. Man liekas, ka man tas patīk. Es domāju, ka viņiem tas patiktu, jo tas ir ātrs. Man liekas, ka tas arī bērni tur izlādējās. Man tā bija līdzies, bet vēl viņi nodarbojas ar sportu dejām, tā ka mums arī skaistums ir dzīvē. Pati spēlēju tenisu no jaunības, ar pārtraukumiem, protams, jo jau ir 2 tenisisti, kas spēlē tenisu U8 grupā. Puika šobrīd jau ir reitingā 13. Meita ir 12. Tā kā spēlējam 2 mēnešus intensīvi, visas brīvdienas ir vienās sacensībās. Vīrs spēlē, es spēlēju, tad gan man neliela pauze ir atkal, bet tiklīdz varēšu atkal sākšu noteikti spēlēt. Laikam tas, kāpēc es savus bērnus saistu ar tenisu, būtu atbildi tāda pat kā man pašai, jo vecāki man iesaistīja. Mēs visi ģimeni spēlējam, māsa, tēvs un māte. Un perspektīvā redzu arī savus bērnus, kad viņi varētu būt varbūt ne pirmās raketes, bet šobrīd jau tas, ko dara mūsu mazais puika, man šķiet, ka tas ir jau ļoti daudz, jo viņam tikko palika 6 gadi tikai. Kad ir tas laiks pienācis bērniem sākt spēlēt sacensībās, lai viņi aprot ar to sacensību garu, lai saprot, ka tas nav tikai grupu treniņš, kurā ir strikti daram šādi, daram vai tā, bet te ir arī izaicinājums savā ziņā, jo tu nevari paredzēt, kur tu kritīs bumbiņa. Tev ir jāsāk koncentrēties, ir jāsāk domāt pašam patstāvīgi, tev nebūs treneris vairs, kas priekšā pateiks, kur sist vai kā sist. Tas, kas šodien arī šeit valda, var redzēt, ka te ir sabraukus, man liekas, visi tie, ko mēs neredzam katrās brīvdienās, jo brīvdienās ir maksimums līdz 20, man liekas, vismaz šobrīd ir bijuši. Šeit ir grupā, piemēram, meitenēm ir 28, un tas ir ļoti daudz. Bet šādus turnīrus vismaz vasaras periodā es gribētu, lai ir bērniem vairāk, jo viņi gan saliedējās, gan gūst šo pieredzi. Un tā tik uz priekšu mēs atbalstam tikai. Par cītīgu darbu un nerimstošu azartu Latvijas Tenisa Savienība sadarbībā ar SEB banku jaunajiem tenisistiem bija sagādājusi dāvanas, kā arī sacensību pirmo 3 vietu ieguvēji katrā vecuma grupā par piemiņu un motivāciju turpmākajiem sasniegumiem saņēma gan Ernesta Gulbja, gan Jeļenis Ostapenko Grand Slam un citu pasaules lielāko turnīru dalībnieku kartes. Cik sen tu Rūti jau spēlē tenisu? 2 gadus. Tev patīk spēlēt tenisu? Cik bieži tu nedēļā spēlē tenisu? 5 dienas. 5 dienas.
Tev patīk trenēties? No kurienes tu esi? No Priekuļiem. Un kurā vietā tu trenējies? Cīrulīšos. Cīrulīšos. Tev ir daudz draugu tenisā? Jums šodien patīk pasākums? Jā. Jūs satikāt šeit daudz draugus? Jā. Mēs te varam iesildīties, lai spēlētu ar stiprākiem pretiniekiem. Un man šeit patīk sist pret sienu. Šodien spēlēju tenisu, un šodien es vinēju vienu spēli. Gribētu visu laiku pie vectētiņa spēlēt tenisu un visu laiku turnīros piedalīties. Man patīk šis pasākums, jo biežāk gribētu šos pasākumus. Man patīk, ka mums būs pašā beigās dāvanas. Šajā pasākumā ir forši, ja var pa centrālo kortu tur parāda ir tāda, ja. Un tad vēl, ja te ir sportlandu veikals, un tā. Mēs vidienas garumā spēlējam tenisu. Šeit pagaidām notiek vasaras atklāšanā. Te arī citiem bērniem ir pūzles uzlikts vasaras atklāšanā. Un te visās grupās ir baigi daudz bērnu. Man patīk tas, ka mani vecāki arī spēlē tenisu, un tāpēc es arī gribēju spēlēt tenisu, man viņš ļoti patīk, atšķirībā no citiem sporta veidiem. Jo citos sporta veidos varētu teikt vairāk traumēs, piemēram, kā hokejā, un futbolā arī var traumēties un citās lietās. Tāpēc arī es izvēlējos tenisu. Ir forši, jo ir daudz cilvēki, atrakcijas forši. Laba diena, smuki. Šeit ir interesanti, jo tāpēc, ka man patīk tenis un vienīgais sporta veids ir tenis. Tur, kur man liekas, kad es izaugšu lielā un es pelnīšu ļoti daudz naudas, jo šis sporta veids ļoti interesants un man ļoti viņš patīk. Un tie visi Džokoviči un Azarenkas un visi pārējie sportisti. Viņi ļoti daudz pelna naudas, un es arī gribu kļūt tāda. Mamma spēlēja, es spēlēju, māsa spēlēja un tētis spēlēja. Es sāku spēlēt no 5 gadiem. Cik tad tagad ir? 6. Tad tu spēlē tenis veselu gadu? Jā. Man forši ir tas, ka man patīk, ka ir tāds sitiens kā labais, jo tas man vislabāk sanāk. Džokovičs. Tas ir mans mīļākais, jo man ir Džokoviča grāmata. Un es pat skatījos par televizoru, kā Džokovičs spēlē. Es uzskatu, tad, kad parasti bērni nāk pie trenera mācīties, spēlēt, tas ir 5 gadu vecumā. Viss sākās ar tādām sarkanām bumbiņām, mazas raketītes, bet tādā ziņā ļoti patīkama atmosfēra, visi smaidīgi. Tenis ir ļoti interesants tam, ka tu vari visu tavu kustību, tavu muskultūru, viss strādā pilnīgi. Un forši pavadīt laiku. Protams, ja ir profesionāla līmenī, tad baigi arī jātrenējās, jāsāk meklēt labus trenerus un iet uz tikai uz profesionālu augstāko līmeni. Faktiski mēs esam tenis lielvalsts. Mēs esam uzvarējuši tiešām ļoti liels valstis, kurās ir attīstīts tenis. Neskatoties uz visu, labklājības līmeni, kas ir ļoti daudzās valstīs, uz tām naudām, kas tiek ieguldītas sportā un konkrēti tenisā, tomēr mēs atšķiramies no daudziem ar to, ka mēs esam talantīga tauta. Mēs esam tiešām sportiski. Es par mākslu arī nerunāju, protams, mēs arī esam ļoti izcili un daudzās citās lietās, bet sportā mēs esam talantīgi. Tas atļauj mums ar maziem līdzekļiem, mazai tautai izcīnīt ļoti augstas vietas tenisā. Piemēram, man nav jāsauc visi mūsu vadošie tenisisti, jo pirms tam arī Filimovs, Zelde, Štrombaks, tos pazina visu pasauli. Un nākotnē redz arī vēl gaišāku, tāpēc, ka jau šogad tiek uzbūvēts atkal divas ļoti labas tenisa halles. Un ir vēl tādi plāni, lai uzlabotu faktiski visu to tenisa saimniecību.
mazajiem spēlētājiem un vispār tenisistiem es novēlu to, ka, ja viņi ir sākuši šo lietu, ir pats galvenais cīnīties un nepadoties. Tās arī ir dzīvē tās pamatvērtības, bez kurām tu nevar neko izdarīt, jo visvieglākais ir atmest ar roku, bet ne, ja tu esi iesācis, it īpaši, ja tu esi bērns, tu esi iesācis, tev patīk, tu gribi, lai kāds arī nebūtu zaudējums, ir jāturpina cīnīties, lai tu iet uz priekšu. Es novēlu visiem labu laiku un lai vairāk spēlē tenisu. Un ja nespēlē, lai vismaz nāk skatīties. Lai labi veicās. Svarīgākās lietas ir neatlaidība, prasme zaudēt. Saviem bērniem noteikti abiem es novēlētu izturību, vecāku pacietību, jo mēs jau vairāk tur stresojam aiz tā laukuma. Pārējiem noteikti nebaidīties, jo ir jāpamēģina, lai saprastu, vai tas būs tiešām tas, ko mēs darīsim, jo mēs arī esam pamēģinājuši vēl citus sporta veidus, bet esam sapratuši, ka laikam šis būs tomēr tas, kurā mēs guldīsimies iekšā šobrīd. Es novēlētu sev vairs uzvaru un iekostu pirmo vietu un savām paziņām novēlētu, lai viņi uzvar. Es novēlu savu draugiem, lai viņi mazliet mazāk raud un uztraucas par spēli, lai viņi mierīgi padomā pirms spēles, jāskatās katru bumbiņu un jācīnās. Nevajag uztraukties par katru bumbu, ja tu, piemēram, zaudē, tad jādomā par otro spēli. Sev es novēlu, lai es dabūju pirmo vietu, un pārējiem es novēlu, lai viņi neraud un lai viņiem arī uzvar. Tenis nudien kļūst arvien populārāks, spēlētājs skaits palielinās un veidojas patīkamas pozitīvas emocijas kā lielajiem, tā arī mazajiem, jo sports veido raksturu un draugus uz mūžu.